Žēlastība un miers ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim šovakar Ziemassvētku evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Lūkas 2. nodaļā no 1. līdz 14. pantam. Tanī laikā nāca no ķēzara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Bētlēmi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu sadarināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņi to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gan bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie izbijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi. Jūs atradīsiet bērnu autos ietītu un silē gulošu. Un piepieši tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā. Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžieties, lūdzu. Ziemassvētku vakars ir miera, cerību un sapņu apceres vakars. Cerības pēc miera un sapņi par svētlaimi. Tie pavada cilvēks no brīža, kad tika pazaudēta paradīze. Taču Dievs apsolīja, ka cilvēki reiz atkal drīkstēs atgriezties atpakaļ pie viņa, kur ir mūsu īstā piederības vieta, mūsu mājas. Un evaņģēlists Lūka apraksta, kā gaidītā svētlaime un miers ir nākuši pasaulē. Viņš liecina, ka tas notika tad, kad Romā valdīja Cēzars Oktavians, Augusts. Augusts ir šī dižā valdnieka goda tituls, kas nozīmē svētītais. Un patiesi, Augusta valdīšanas laiks bija Romas impērijas sasniegumu pat virsotne. Šis spožais kultūras laikmets ir apjūsmots un vēl joprojām tiek atdarināts klasiskās mākslas un arhitektūras formas, dzeja, retorikas māksla un studētas romiešu tiesības. Taču arī toreiz, tāpat kā tagad, neskaitāmi cilvēki sapņoja pēc pasaulē nesasniedzamas pilnības, svētlaimes un miera. Toreiz nebija, protams, ne datoru, ne interneta, nebija zibens ātro sakaru un izziņas līdzekļi, un vēl daudz kā toreiz nebija. Vēstneši toreiz piegādāja vēstules skriešus, jāšus vai burājot, reizēm ar pastu baložiem. Taču Augusta Oktaviāna laiks tomēr bija cilvēces vēstures kulminācijas punkts, augstākais punkts, pēc kura visas cilvēces vēsture un gaista ir iegūsi pavisam jaunu virzienu. Tomēr ne Oktaviāns, ne varenā Romas nebija
šā pavērsiena izraisītāji. Tas bija Dievs, kas pie cilvēkiem sūtīja savu mieru, žēlastību un mīlestību. Apostols Pāvils par šo notikumu raksta, kad laiku piepildījums bija pienācis, tad Dievs sūtīja savu dēlu. Kad pasaules vēstures ritējumā bija pienācis īstais laiks, piedzīmā pasaules lielākais svētums, izcilākais dārgums, izcilākais svētums. Augusta pavaldnieka tautas skaitīšanas laikā piedzima bērns, kurš cilvēcei atnesa cerību un sapni par svētlaimi un padarīja šo sapni pieejamu. Jēzus svētās misijas dēļ cilvēka dzīvei vairs nav tikai laicīga, bet arī pāri laikam ejoša un mūžīga vērtība. Šim bērnam ir dziedātas himnas, viņš tiek lūgts un pielūgts, viņa vārdi ir lasīti un sludināti visā pasaulē jau 2000 gadus, jo viņš ir cilvēks Dievs, dievišķās taisnības atjaunotājs cilvēkiem. Viņš ir apvērsis visu bezcerību, ka ik viens cilvēks, pats tas mazākais un nicinātais, ir ieguvis jaunu, dievišķu un nemirstīgu vērtību. Lūka īsos vārdos apraksta Jēzus dzimšanu, iebraucamās vietas stallī vai kūtī, jo lopi tajā naktī atradās ārā ganībās. Tā Jēzus piedzima pazemībā un, var pat teikt, trūkumā, lai padarītu cilvēkus svētus un mūžīgi bagātus. Pestītājs piedzima nevien pasaulē, bet arī debesīm un senajiem ticības tēviem, praviešiem un ticības turētājiem. Arī viņi gaidīja, ļoti ilgojās un piedzīvoja glābēja dzimšanu. Tādēļ Lūka piemin ganus Betlēmes laukos, kas redzēja un dzirdēja debesu liecību par šo bērnu, jo debesis pārplīsa no prieka, un eņģeļi liecināja ganiem par to, kas ir noticis. Un debesu liecība bija, ka jaundzimušajā bērnā atjaunots zaudētais, no jauna apvienots dievišķais un cilvēciskais. Dievs piedzima un ienāca cilvēcē un nostājās mūsu vidū kā brālis un kā draugs. Kristus piedzimšana bija cilvēku esamības noslēpuma atklāsme un visu cerību un sapņu piepildījums un jēga. Kādēļ šis senais notikums ir tik svarīgs, ka Ziemassvētkos to lasām aizvien no jauna, un daudz jau to zina tikpat kā no galvas. Tādēļ, ka tieši Jēzus piedzimšanā piepildījās visas cilvēku cerības pēc miera un sapņa par svētlaimi. Šie sapņi pasaulē sasniedzami nav. Tādēļ, kad domātāji, rakstnieki un dzejnieki spriež par dievišķo, par ētiskiem un likumiskiem ideāliem, tad jāsaprot, ka ieejam ideālu cerību un sapņu pasaulē. Dzīve ir savādāka. Apstākļi spiež rīkoties gan neētiski, gan grēcīgi, un apstākļiem pretoties bieži nav spēka. Tad arī cilvēki padodas. Mēs gribētu, lai būtu savādāk. Tomēr drīz vien tiekam nospiesti atpakaļ no sapņiem pie īstenības. 10 svētie baušļi pavēl mīlēt savu līdzcilvēku, kaimiņu, darba biedru, svešinieku. Baušļi liek mīlēt cilvēku, kas mums mīļš, kā arī cilvēks, kas mums netīk. Un pavēle lūgt Dievu pat par saviem ienaidniekiem, pat par tiem, kas mums dara ļaunu,
Jums jāpiekrīt, kungs, šīs prasības pieder ideāla cerība un sapņu pasaulē, jo cilvēki ir apstākļi un paši savu sirds tieksmju gūstekņi. Tomēr, lai arī Kristus dzimšana notika ļoti sen, tas nesasniedzamos sapņus par pilnību un svētumu dara mums aizsniedzams, jo svētums, dievišķa mīlestība un nemirstība piedzima cilvēks. Un pat guļot mātes rokās, kā auklējams bērniņš, viņš jau bija piedzimis kā dievišķa patiesība, likumiska un emocionāla pilnība, jeb kā Bībeles valodā viņš piedzima svēts. Viņš dzīvoja svētu dzīvi, mūsu vietā cieta Dieva sodu par pasaules grēkiem un netaisnību, cieta nevainīgs, bez vainas. Un savas svētās dzīves nopelnu viņš dāvina visiem, kas vien uzklausa viņa vārdus, top kristīti un tic visiem. Tādēļ, esot ticībā Kristum, mēs drīkstam no sirds priecāties gan svētkos, šovakar, gan ikdienā. Lūkas apraksts liecina, ka cilvēki Kristumu piedzimstot vēl neko nezināja, nesaprata, un neviens vēl nebija nedz īsti ticējis, nedz ko darījis. Jo vecās derības lielo patriarhu ticība bija drīzāk pilnīga padošanās Dieva gribai, nezinot, ko tas nesīs. Pat Marija un Jāzeps neizprata, kas ir noticis, kad tajā brīdī gani Bētlemes laukos dzirdēja un redzēja debesis plīstam no prieka un dzirdēja varenu debesu kori dziedam slavu Dievam. Debesu pulku himnas vārdus no grieķu valodas, pareizāk, varbūt veiksmīgāk tūkot būtu: gods Dievam augstībā, miers virs zemes un Dievam uz cilvēkiem labs prāts. Ievērojiet, debesu koris dziedāja jau tad, kad mazais bērniņš vēl neko nebija paveicis, neko nebija mācījis, bet gulēja uz mātes rokām. Bet eņģeļi slavēja mieru virs zemes un to, ka Dievam uz cilvēkiem ir labs prāts. Jo ne cilvēku rīcība, ne varoņdarbi, bet Kristus piedzimšana, mazais bērniņš, ir mainījis Dieva un grēcīgās cilvēces attiecības. Jo viņš pasaulē atnes to, kas nemaz nav iespējams. Jo Dievs ir apmierināts ar grēcīgiem cilvēkiem. Un viņiem uz mums ir labs prāts. Labs prāts uz tiem, kas klūp un krīt un grēko. Un nevajag jau pēc grēkiem lūkoties tālu prom. Dieva pretinieki nemājo tikai noziedznieku pasaulē, Puķina armijā vai pērkamo politiķu apritē un netikumu zaņķos. Grēcīgi esam mēs visi, tādi mēs esam piedzimuši. Ja vien salīdzinām savas domas, vārdus un darbus ar debesīm un svētumu, tad jāatzīst, cik neiederīgi un nepiederīgi debesīm mēs patiesībā esam. Ko no mirstīgās pasaules mēs uzdrīkstotos no savas dzīves, no saviem darbiem, no savām mantām, no savas sakrātā, ko no mirstīgās pasaules mēs uzdrīkstētos paņemt sev līdzi svētumu valstībā, ko no mantām, no lietām, norisēm, ko no sevis. It viss šajā pasaulē, arī mūsu dzīvē, ir grēka saindēts. Laimes ilūzija un sapnis dzīvo vien īsu mirkli. Tā sauktie zelta laikmeti nāk un īsti nevienu neiepriecinājuši izzūd nebūtībā. Kāda jēga būt debesu valstībai,
ja tur uznest un izkraut visas šīs zemes lietas un tikums. Tādēļ jāatzīst, ka mums nav tādas dāvanas, ko dāvināt debesu Tēvam par prieku. Bet Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks, jo Dievs ir sūtījis savu dēlu, lai dāvinātu mums to vienīgo, ko no šīs samaitātās dzīves drīkstētu uznest sev līdzi viņam debesīs. Un tas ir Jēzus svētums un mīlestība mūsos un kā mūsu dāvana Dievam, ticībā satverta, ticībā dzīvot un ticībā uznest. Ziemassvētku korālis, ko mēs dziedāsim pirms vakarēdienu, jūs bērniņi nāciet, izteica, ka Dievs Ziemassvētku naktī cilvēkiem devis svētumu un nemirstības dāvanu no sava dēla, savu dēlu, Jēzu Kristu. Debesis patiesi lāso no augšienes prieku, un padebeši ir izlējuši taisnību pār mums, un arī mēs šodien uzklausām seno prieka vēsti, un šī vēsts rada kristīgo ticību, caur kuru mēs esam glābti. Kā sausu zemi atdzīvina lietus, tā vēsts par Kristus piedzimšanu, krusta nāvu un augšām celšanos mūsu dvēselēs ir radījusi dzīvu cerību. Kristū mūsu cerība pēc miera, svētlaimes un nemirstības vairs nepieder sapņu pasaulē, bet ir kļuvusi par patiesību. Tā ir tik īsta, cik īsts bija Marijas jaundzimušais mazulis. Ticiet viņam. Āmen.